Ja vēlies iegūt ideālu figūru, jādodas uz trenažieru zāli, bet, ja grib, lai arī tavs smadzenes darbotos lieliski, jāiet pie smadzeņu trenera. Smadzeņu treneris Pēteris neesot no tiem, kam iedots vajadzīgais aprīkojums un grāmatiņu, kuru izlasīs, viņš veido biznesu. Pēteris zināšanu pamatā esot ilgadējis studijas Stradiņu universitātē, tāpēc Bestabū piekrīt ekskluzīvai iespējai izbaudīt to, par ko konferences dalībnieki pagaidām tikai dzirdējuši. Es tā pielikšu sensoriņus uz ausīm un uz galvas divās vietās. Un tie sensoriņi, tas, ko viņi dara, viņi tikai nolasa to informāciju, kas tur notiekās. Viņiem nav viņš pie elektrības pieslēgt nekas. Smadzeņu treniņa laikā var gulēt, domāt, sarunāties, kaut vai skatīties filmu, jo pelēkā viela galvās treniņa laikā strādājot neatkarīgi no mūsu gribas. Smadzenes tev ir instruments. Un instruments var būt ļoti ass, perfekts nazis, piemēram, iedaist. Perfekti var ļoti skaisti maizes šķēli nogriezt. Otrs variants nazis ir trūls. Tu maizi var nogriezt. Tu viņu tur nocirtīs, nozāģēs, norausim. Un tas, kas notiekās šajā procesā, viņš uzasina šo te instrumentu. Smadzeņu treniņu ciklu izgājusi arī sportiste Ingūna Minuse. Šī gada rezultāts, uz ko es gāju, ir vainagojies no lieliem panākumiem, kas varbūt arī šis te kurs, kur es gāju tieši pirms gada, arī ir savu artavu ielicis. Un no tā izejot, es, piemēram, kas ir mainījies, to gan šī gada laikā es pamanīju, tas, ka agrāk uz ko es esmu reaģējusi diezgan negatīvi vai diezgan agresīvi, kas man ir sāpinājis, vai es esmu satraukusies par to, kā citi cilvēki negācijām vai vienalga, tad šobrīd ir tā, ka es uz visu to skatos mazliet savādāk, un man vairs nav šīs pašai tādas skumjas, nostalģija, vai es kaut kur pazūdu, es to visu, kas nāk, piemēram, es mazliet savādāk analizēju. Metodas, ar kurām strādājuši smadzeņu treneri pagājušajā gadā, šogad esot jau vēsture, taču efekts saglabājoties uz visu mūžu. Šī brīža smadzeņu treniņa laikā, klausoties mūziku, dzirdami skaņas pārrāvumi, kas arī esot tie brīži, kad smadzenes sevi tā teikt salabo. Tām pašām smadzenēm tiek parādīts praktiski spogulis, lai viņas pašas redz, kā viņas darbojas, lai redz tos nospiedumus, kas viņai ir izveidojušies. Un viņai tas pašregulācijas mehānisms, ka viņi tiecās to labāku, to efektīvāku. Viņi skrien, tur mēģina atrast to risinājumu, un viņi atrod. Un tas citreiz ir tāds augšs, dažam pat pēc 15 minūtēm viņš atver acis un saka, wow, kas tas bija. Kāda būs Bestabū treniņa rezultāti, to iespējams manīsiet jau nākamajos raidījumos. Madara Kačarekievovejs, Bestabū.